Labvakar visiem! Mani sauc Ingūna. Esmu viena no šī projektiņā līdzautoriem un vadītājiem. Man prieks jūs visus šeit redzēt, un prieks arī par lielo interesi. Projektiņam tiešām pieteicās ļoti daudz cilvēku. Tas nozīmē, ka šī problēma ir mūsu sabiedrībā tomēr ļoti izplatīta, un cilvēki nespēja ar to tikt galā, ar ārstu palīdzību nespēja tikt galā, un tāpēc meklē šos citus ceļus, kā sev paši palīdzēt. Es arī biju viena no tām, pusotru gadu atpakaļ. Man sākās šīs problēmas ar locītavām, kad es biju kā veca grabažiņa. Nevarēju ne no gultas tikt ārā normāli, ne pa nakti gulēt. Sāpēja man visas locītavas, izteikti gūžas. Un tāpat staigāju pie ārstiem un veicu dažādas izmeklējumus un analīzes. Līguts izslēdz lūdzu mikrofonu. Un staigāju pie ārstiem, veicu dažādas izmeklējumus, un beigās man uzlika diagnozi psoriātiskais artrīts un ķīmiskos medikamentus, un izlasot visas šīs blaknes, es sapratu, ka es neķeršos tiem medikamentiem klāt, ka es mēģināšu meklēt citu risinājumu, jo šie medikamenti tiešām ir diezgan graujoši visām pārējām orgānu sistēmām. Un paldies Dievam, es atradu, pateicoties savai meitai. Viņa pazina Evitu un zināja, ar ko viņa nodarbojas, un ieteica, lai aizēju pakonsultēties, un tā es nonācu līdz Evitai, izstāstīju savu problēmu. Sākumā domāju, ka es arī nopirkšu labo produktiņu Biluronu, un ka man ar to viss būs atrisināts, bet Evita mani nolika pie vietas un teica, ka nē, tā tas neies, jo nebija jau tikai šīs locītavas sāpes, tāpat bija arī citas problēmas. Augsts asinsspiediens, miega problēmas, jau 4 gadus lietoju miega zāles, lai vispār varētu gulēt. Un tāpat bija gramošanas problēmas, biju savu kuņģi nobeigusi ar šiem pretsāpju medikamentiem, jo principā visu laiku lietoju nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, lai varētu iet uz darbu, veikt savus ikdienas pienākumus gan mājās, gan darbā. Un, pateicoties Evitai, viņa man sastādīja programmu, sāku es ar detoksu. Viņa teica, ka ir jātīra vispirms organisms, un tad tikai labās lietas liekam atpakaļ. Tad sāku ar detoksu programmiņu. Protams, klāt pieliku bosfēlī, kas ir pretsāpju pretiekaisuma, bet no dabīgiem. Liku klāt magniju un nervu sistēmas atbalstam grifoniju. Un gāju soļus pa solīšiem, attīrīju organismu, un pēc tam uzsāku lietot atbalstošos produktiņus, Biluronu, MSM, sēru lietoju Flexikoru. Principā visus no tāpat omega-3, visus atbalsta produktiņus esmu izlietojusi un lietoju viņus vēl joprojām. Kursu veidā lietoju Biluronu 2 reizes gadā, lietoju tripeptīdu kolagēnu, tāpat padzeru Flexikoru, bet tagad ar visiem šiem svētkiem un izbraucieniem bija Itālijā un Grieķijā. Protams, mēs visi esam cilvēki un tāpat gribās kaut ko panašķoties. Un šī iziešana no ritma, protams, kad arī uzreiz atsaucās uz manām locītavām, es viņas sāku atkal just.
Tā kā skaidrs ir tas, ka ir šis dzīvesveids jāmaina, un tā viņš arī ir jāturpina. Jo visi šie saldumi, šie cukuri, diemžēl, uzreiz šos iekaisuma procesus pastiprina, un locītājs sāk atkal par sevi dot ziņu, ka kaut kas nav kārtībā. Tā kā eju atpakaļ tagad vecā ritmā. Protams, ir arī jāievēro arī visas šīs aktivitātes, ūdens dzeršana pats par sevi, jo tas ir pamats visam. Kādreiz arī tam nepievērsu īpašu uzmanību. Ūdeni vispār es esmu dzērus diezgan normāli, savam svaram atbilstoši, bet šādu dzeršanas režīmu, protams, ka kādreiz neievēroju, dzēru kā pagadās. Nu, tāds ir apmēram stāsts. Un tagad, jā, atbildot uz jūsu jautājumiem, man viena sieviete aizmirst gan vārdu, prasīja par to, kad viņai ir gūžā 4. pakāpes osteoartroze. Nu, ar to ir tā, ka 4. pakāpe jau var teikt, ka tas ir pilnīgs skrimšļa nodilums. Un es nevaru apgalvot un nevaru solīt, ka tur palīdzēs bilurons, ka šo skrimslīti varēs atjaunot. Bet, nu, kā es saku, kas neriskē, tas nedzer šampanieti. Bet, nu, pirmām kārtām es arī papētīju viņas anketiņu, Irēna, ja man liekas, ka vārdiņš bija Irēna. Viņa man atsūtīja arī anketiņu, es tur ātri izskrēju cauri tai anketiņai. Nu, tad tur man kas iekrita pirmais acīs ir, ka viņai ir miega problēmas. Varbūt Irēna ir šeit? Ir, jā. Kas man iekrita acīs ir, jā, kad ir miega problēmas. Tā arī ir viena no galvenām mūsu organisma pamatfunkcijām, kad ir jāizguļās. Tas nozīmē, ka arī nervu sistēma ir bišķiņa jau izsista no līdzsvara. Nākošais, kas man iekrita acīs, arī tas, kad ir paaugstināts cukurs, prasās saldumi. Nu, tur tā man jāiedziļinās, būs vēl tā pastiprināti. Un noteikti ar Irēnu sazvanīšos, un mēs izrunāsim visu sīk un smalki, te mēs tagad netirzāsim. Bet, jā, nu, droši vien, ka tur arī būs jāsāk ar organismu attīrīšanu, un tad jāliek kaut kas klāt pēc tam. Tā, Sanītiņ, kas mums vēl tur bija pa jautājumiem? Tā. Tūlītās nolasīšu vienu no jautājumiem. Programmu pastāv iespēja apturēt un varbūt uzlabot esošo situāciju. Jebkurā gadījumā vēlos turpināt, tikai vēlos pajautāt, varbūt ir bijuši līdzīgi gadījumi. Jau iepriekš pateicos par atbildi ar cieņu, Ilze. Īsti nav saprotams jautājums. Jā, es arī tā īsti nesapratu. Nē, es tas nolasu no sākuma. Nu? Tā. Esmu uzsākusi Detox Plus programmu, kā viena no lietām, ko vēlos apturēt, ir osteoartrīts roku pirkstos. Mazo pirkstiņu locītavas jau sākuši deformēties un apaugušas, bet tur sāpes nav. Taču ir sāpes pie īkšķu apakšējās locītavas, nepārāk stipras jūtamas un nedaudz rada diskomfortu. Ir veikta arī infekcija, bet tas īpaši nepalīdzēja. Jautājums ir par to, vai turpinot programmu pastāv iespēja apturēt un varbūt uzlabot esošo situāciju. Jebkurā gadījumā vēlos turpināt, tikai vēlos pajautāt. Jā, nu, es domāju, ka ir iespēja, jo jāmazina jau tur ir iekaisums. Viennozīmīgi, ja tur ir sāpes, tad tur ir iekaisums, un šis iekaisuma process ir jāsamazina. Es varu arī piebilst ar to, ka tā kā ir artrīts, ja, visas tās diagnozes, kam galā ir īts, tie ir iekaisumi. Ir iekaisumi, un jā. jebkurā gadījumā ir jāturpina noteikti ar antiparasitāro programmu. Es varu pastāstīt arī no savas pieredzes. Man agrāk sāpēja ļoti ceļi un mugura.
Es pie ārstiem negāju, jo es biju jauna, kaut kā 19 gados man sākās tā problēma. Es nevarēju skriet, es nevarēju pietupties, pēc tam es nevarēju arī ilgi stāvēt, ilgi sēdēt. Un, nu, tā es kaut kā dzīvoju, es tā kā samierinājos, ka tas tā ir, bet es negāju pie ārstiem ar to meklēt, tāpēc, ka es nu, neesmu tāds zāļu dzērē cilvēks. Un, es atceros, ka es pirmā reizi gāju attīrīšanos, man vispār nebija nekādas izmaiņas, es neko nesajūtu. Es arī pa vidu dzēru biloronu, un tad, kad es gāju otro reizi attīrīšanos un tieši antiparazidāro programmu uz 2 mēnešiem, tad man sāka sāpēt vairāk šīs locītavas, plus man sāka sāpēt gūžas un plecu locītavas. Tātad šie te pretiekaisuma produkti, antiparazidārie produkti, viņi tā kā sāktivizē šos iekaisumus, jo, lai atbrīvotos no iekaisumiem, sanāk, ka viņi tā kā kļūst aktīvāki un izreaģē. Un es pieliku klāt bosvēlī, kas ir locītavu iekaisumiem, padzēru 3 dienas. Pēc 3 dienām man pārstāja sāpēt visas locītavas, un no tās dienas man nesāp neviena locītava. Jā, tā tad ļoti bieži tie galvenie iemesli ir tieši tie iekaisumi. Tāpēc arī iesaka attīrīšanos vispirms. Ja nevis uzreiz, ka mēs dzeram to labo, dārgo hilaronu skābi, chondroitīnu un kolagēnu, ja, bet mēs sākumā attīram, samazinam to patogēno slodzi, un tad tikai mēs liekam tās labās vielas iekšā. Un viņas arī daudz labāk uzsūksies, jo arī locītavās dzīvo arī tās pašas sēnītes, piemēram, ja baktērijas, dažādas sēnītes. Un mēs, protams, ka varam arī pabarot šos mīlulīšus, ja mēs gribam, ar vitamīniem, ar visādiem saldiem dzērieniem un tā tālāk. Tāpēc mēs, nu, tā kā vienmēr tomēr attīram vispirms un tādējam uz priekšu. Tā, Dacīt, laikam, tu man atbildēsi uz šo jautājumu. Dācis te ir. Ko man labāk lietot kā nesen izbijušam vēža pacientam, kuram ir bijušas ķīmijas un staru terapijas un operācijas ar narkozēm? Jo tagad liekas, ka visa miesa sāp un visas locītavas visvairāk ceļgali muguras lejas daļa. Jā, šajā gadījumā ļoti būtiski ir attīrīt organismu un attīrīt arī limfātisko sistēmu, jo ir iziet arī ķīmijterapija, staru terapija un būs šis vēža gadījums. Tas ir pats pamats, kas jādara, un ir liels nogurums, ja ir lielas tās sāpes visās locītavās, ceļgalos, muguras lejas daļā. Līdz ar to drošākais risinājums, ko pievienot klāti, tās ir tīrās aminoskābes, un mūsu gadījumā tas ir Protiviti ultra aminoskābes, ko droši var lietot. Tās nekādā veidā nestimulē vēža šūnas. Un es arī sazinājos ar cilvēku, kas uzdev šo jautājumu, un viņa akceptēja to, ka onkomarķieru vairs nav, līdz ar to droši varam tīrīties un pēc tam atjaunoties un strādāt ar locītavu veselību. Super, paldies! Es vēl vēlos piebilst, ka onkoloģija un vēzis un audzēji, tas viss ir 6. organisma piesārņotības pakāpe. Tālāk vairs nav kur iet, tā ir pēdējā piesārņotības pakāpe. Tāpēc, protams, ka ja jau ir šī tik tālu novests organisms, tad mēs viņu pamazām attīram un ejam atpakaļ, ja tā teikt. Un ļoti forši, kad pēc ķīmijterapijas jau viss ir tur sakārtojies, tā var teikt. Tā, labi. Vai organisma attīrīšanas periodā vismaz 3 mēneši ir jēga uzņemt jebkādus uzturu bagātinātājus vai pārtraucam uz šo laiku, kad cenšamies visu izskalot? Varu arī atbildēt uz šo. Attīrīšanās laikā mēs slēdzam ārā vitamīnus, mēs slēdzam ārā visu, kas ir tāds barojošs, kā piemēram omega-3. To tikai parasti atļauj likt klāt detoksa laikā, antiparazidārā kursa laikā noteikti ne, un dziļā zarnu trakta tīrīšanas laikā arī ne, jo tajā laikā mēs cenšamies nebarot patogēnus. Patogēniem ļoti garšo B grupas vitamīni, C grupas vitamīni, D grupas vitamīni, un ja mēs cenšamies atbrīvoties no šiem nevēlajiem viesiem, un mēs viņus tajā pašā laikā barojam, tas arī tāpēc saldumi ir attīrīšanās laikā jāņem nost, tad mēs viņus tā kā ar vienu roku dzenam prom, ar otru tā kā saucam atpakaļ. Ja? Tāpēc, lai būtu efektīvāks rezultāts, mēs neliekam klāt neko tādu barojošu, bet minerālu vielas ir pat ieteicamas un atļautas.
jo ļoti daudz cilvēkiem ir elektrolītu zudums, un tad dzerot minerālu vielas, mēs atjaunojam šos te resursus, un patiesībā vispār minerālu vielas atbild par vairāk kā 300 dažādām, varētu teikt, orgānu funkcijām, ja, par to, lai žults izdalītos, par to, lai fermenti varētu izdalīties, lai būtu kvalitatīva kuņģa skābe, ja, lai mēs varētu īstenībā sakārtot to gremošanas sistēmu. Patiesībā minerālu vielas ir diezgan svarīgas, tāpēc minerālu vielas drīkst attīrīšanas laikā. Tā manam 16-gadīgam puikam, kuram trūkst dzels, ir viena sena problēma – plaisā un sulo aiz ausīm. Ir smērētas visādas smēres, domāju, ka vajadzētu aizvest pie ārsta. Ko iesakat? Nu, es ieteiktu attīrīties. Jo visticamāk, ka tā tāpat var būt kāda sēne un līst uz āru tagad aiz tām ausīm, jo tur ir silts, tur ir pietiekoši laba vidi, lai viņas tur smuki dzīvotu un vairotos. Jā, un sēnīšu infekcijas, kad ir, tad āda var plākšņoties, var niezēt, var sulot. Man pašai uz rokām agrāk bija tādas kā mazas čūliņas, kuras man ļoti niezēja. Es viņas tā kā pārplēsu, tā kā iznāca tāds šķidrumiņš, un tad man suloja tās plīsuma vietas, un viņas nedzēja ļoti ilgi un ļoti kasījās un niezēja. Un es tikai pēc kaut kāda laika attīroties sapratu, ka man vairs nav uz rokām nekā, vispār pazuda. Jā, tāpēc viss, kas sulo, arī var būt saistīts ar sēni. Dace Udra. Sanita, es gribēju, lai tu papildini arī par dzelzs deficītu. Tev ir ļoti labā pieredze ar anēmiju. Tam puisim tā kā jau no senas tā kā no bērnības jau trūkst dzelzs. Jā, man anēmija pašai bija no bērnības, jau no 5 gadu vecuma. Un tas ir rezultāts, kurus ieguvu pēc organisma attīrīšanas, un to es negaidīju īstenībā, jo ir citas lietas, ko es gribēju atrisināt, bet par dzelzi es tiešām brīnījos, ka tas atrisinājās, un, protams, kad dzelzs var būt zems, pirmkārt ir jāstāsta ar gremošanas sistēmu, kas ir cik kvalitatīva ir kuņģa skābe, kādā stāvoklī ir zarnu trakts, vai tur kaut kas vispār spēja uzsūkties, vai pietiek olbaltumvielas uzturā, bērniem bieži vien trūkst. Un tad ir vēl tas, kas ir visbiežāk īstenībā, tā ir šī te patogēnā pasaule, ir parazīti kā askarīdes, kas sūc ap 40 ml asiņu dienā, bet tas, ko es uzzināju pati strādājot, meklējot atbildes, ko arī neviens ārsts nekad nepateiks, izrādās, ja organismā ir savairojusies sēnīte, tad viņa var apēst dzelzs rezerves, tātad viņa arī ēd dzelzi, jo sēnīte organismā savairojās gadījumā, ja ir daudz smagie metāli, un tad organisms ļauj šai sēnītei savairoties, jo viņa tādā veidā rada šo bioplēvi, it kā neutralizējot šos smagos metālus, bet tad, kad veido šī jau bioplēvi, ko veido sēnīte ap smagiem metāliem, tad ir grūtāk izvadīt šos smagos metālus nekā vienkārši viņus izvadīt. Un tad, kad es izgāju attīrīšanos, man pēc 3 mēnešiem beidzot atkārtot asins analīzes, man vairs nav anēmija, un man bija ļoti smagā stāvoklī. Lai jūs saprastu, es ģību skolā, dārziņā, mājās, kad man no rītiem bizaspīna sabiedriskajā transportā, un pēc 20 gadu vecuma es to vairs pat nevarēju vispār nekā kontrolēt, jo es varēju noģībt mājās, atpūšoties uz dīvāna. Un no rīta pieceļoties, man vispār nebija spēka. Es nevarēju piecelties, un tad, kad es noģību, pēc tam 3 dienas es vispār nevarēju funkcionēt. Es nevarēju iet uz darbu, es nevarēju iet uz skolu, es biju tā kā izrauta no dzīves, es vienkārši slimu gulēju mājās bez enerģijas. Es biju ļoti jauna. Tā kā jā, tā patogēnā pasaule, tas nevienmēr ir tārpi, ko mēs ar to saprotam, bet tie ir vīrusi, baktērijas, vienšūņi, sēnītes, nu tur var būt viss kaut kas apakšā, ja? Tāpēc ir jāskatās dziļāk. Tā, tas ir to, mēs atbildējām. Man liekas, ir pēdējais jautājums. Interesē tieši tās aktīvās vielas, kas ir piedāvātajos produktos, organisma attīrīšanai un uztura bagātinātājos, kas palīdz atvesļot locītavas. Tad arī pastāvēs dažādas alternatīvas sekotājiem. Paldies par ieteikumiem! Jā, ja vēlaties, droši varat iepazīties ar sastāviem, jo visus sastāvus mēs nenosauksim, jo tur ir kompleksa pieeja.
Mēs neesam par kaut kādu, nezinu, vienu burciņu lietošanu, jo tas nedos nekādu rezultātu. Ir jābūt kompleksai pieejai. Līdz ar to, lai mēs detoksificētu aknas, nieres, tur ir arī vairāk produktu, tur ir ūdens kvalitāte svarīga, ja mēs dzeram šo dzīvo ūdeni. Un, ja runā par dzīvu ūdeni, tad tādu alternatīvu jūs vispār nekur nedabūsiet. Vienkārši nav. Esmu pētījusi. Un ir arī, protams, kā piemērs, man arī ir klienti, kas meklē alternatīvas. Šis te antioksidants, kas mums ir H-500 spēcīgākais antioksidants, viņam alternatīvas arī nav. Tā tad ir produkti, kuriem nav alternatīvas. Ir produkti, kuriem ir alternatīvas, kā piemēram tā pati skudrkoka mīza, melnais rieksts, bet arī šeit ir jāskatās sastāvi. Jā, jo produktiem ir jābūt skatieties, lai ir GMP certifikāti apakšā, jo, ja produktiem nav certifikāti, tur var būt smagie metāli, tur var būt viss kaut kas klāt, ko jums nevajadzētu klāt. Ja tā tad produktu kvalitāte ir jāskatās, otrs ir sastāvs, cik ir aktīvā viela, un ir jāmēra cena vienmēr pret aktīvo vielu, nevis kā piemēram melnais rieksts, mēs varam nopirkt saberstas melnā rieksta lapas, piemēram, ja? Bet mēs varam nopirkt melnā rieksta ekstraktu, un iedarbība būs pilnīgi savādāk, ja vienam un otram, lai gan devas izskatās mazākas ekstraktam, bet viņš būs daudz jaudīgāks nekā vienkārši samaltas lapas, ja? Un tāpēc, protams, ka var pētīt un skatīties, runājot par bileronu, par hialuronskābu un hondroitīnu, kas ir esmu redzējusi arī aptiekās, bet es esmu pētījusi šo jautājumu. Un īstenībā tā hialuronskābe, kas ir pieejama aptiekās, viņa ir tādā formā, kad principā dzerot caur zarnu traktu, viņa neuzsūcās tik efektīvi, jo zinātnieks Nils Dušaks strādāja pie šīs formulas 20 gadus. Un par cik bija ļoti labi rezultāti uz zirgiem, tad arī šo formulu pielāgoja cilvēkiem. Un tur ir tā, ka lai šīs molekulas iziet caur zarnu trakta sieniņām, viņas tā kā atdalās, tā hialuronskābe, hondroitīns, viņi iziet cauri zarnu trakta sieniņām un viņas savienojās. Un tad viņas iet uz locītavām, un tad arī rodas tas efekts, kuru mums vajag. Ja? Lielākoties šīs molekulas, viņas, kad atdalās, viņas vairs neuzsūcās, viņas aiziet kā tāds atkrituma produkts vairāk. Ļoti minimāli, kas uzsūcās. Bet tad, kad viņš savienojās, tad viņš aiziet uz to locītavu. Hialuronskābe atjauno sinuālo šķidrumiņu, kas ir mums vajadzīgs locītavām, lai viņas būtu ieeļotas. Ja? Un hondroitīns savukārt atjaunos skrimšļus. Bet tas, ko Ingūna teica, ja ir ļoti nodaluši šie skrimslīši, tad tam hondroitīnam nav kur pieķerties, un skrimšļaudi nevar tik efektīvi atjaunoties. Ja, tad arī to efektu nevar tādu iegūt. Bet ja tie skrimšļi vēl nav tik ļoti nodaluši, tāpēc mēs vienmēr esam par profilaksi, kad jau izjūt pirmo diskomfortu, jāsāk domāt, lai tie skrimšļi nenodilst, mēs jau sākam laicīgi lietot hondroitīnu, kas pabaros skrimšļaudus un būs, kur pieķerties tām jaunajām šūniņām, kur veidoties jaunajiem skrimšļaudiem, un skrimšļaudi atjaunojās. Jā, tāpēc arī ir ļoti labi rezultāti ar viņu. Tā, no manas puses jautājumu vairs nav. Tev arī vairs jautājumu nebija. Nē. Čatiņā arī laikam nav nekā. Tā ir viena tā par dzelzi. Man tā stabilāku rezultātu deva tieši chlorēlas lietošana pēc attīrīšanās. Dzēru arī spirulīnu, bet man šķiet, ka tieši chlorēla palīdzēja. Jā, katram, protams, ir savi mīļākie produkti, un es arī īstenībā dzeru vai chlorēlu vai spirulīnu. Es pat dzelzi atsevišķi kā tādu īsti nedzeru, un ir ļoti labs dzelzs līmenis, jā. Jā, vispār jau jāsaprot tas, ka mums katrs organisms ir pilnīgi atšķirīgs. Kas vienam palīdz, tas otram var arī nepalīdzēt, tāpēc ir ļoti svarīgi piemeklēt tos īstos produktiņus, kas tieši strādā uz šo cilvēku. Jo nebūs nekad, kad visiem būs pilnīgi vienādi. Tā nekad nebūs.
Tā, pēc cik ilgu laiku var atkārtot attīrīšanos? Attīrīšanos iesaka veikt apmēram 2 reizes gadā. Man ir sava sistēma, kā es to daru, bet man jau ir liela pieredze, un līdz ar to es antiparastāru eju 3 reizes gadā, jo es arī jūtu gan pēc sejas ādas, pēc ēdienu izvēlēm. Es jau redzu, kad ir vajadzīgs paiet antiparastāro. Dziļo zarnu traktu eju reizi gadā, un detoks principā man iet pamatā visu laiku. Jā, jo ir savas, varbūt kāds ir dzirdējis par tādu MTHFR gēnu mutāciju, tad man tas ir. Un līdz ar to detoksifikācijas process nenotiek tik efektīvi. Tas arī ir iemesls, kāpēc visdrīzāk man jau tur 20 gados bija vesela buķeta ar problēmām. Tāpēc es izvēlos atbalstīt aknas un nieras visu laiku. Un pa vidu, kad netīrās, tad mēs, protams, atjaunojamies, pabarojam šūnas, jo atceraties, kad, lai vai cik jūs sabalansēti censtos ēst, es pati zinu pēc sevis, vienalga ir kaut kādi deficīti, arī uztaisot analīzes, pēc tam skaties, D vitamīns tur nokrities atkal, skaties, homocistīns pacēlēs, tātad B grupa jāpadzer, jā. Un vienalga magnīs un omega mums visiem ir deficītos, jā, tāpēc tās ir tās lietas, kuras ieteicams lietot ikdienā, un C vitamīnu arī. Un tad mēs pēc analīzēm skatāmies feritīnu, skatāmies D vitamīnu, B grupu, var paskatīties, vai ir nepieciešams aizpildīt kādus no šiem deficītiem. Vai ir kādi ierobežojumi, kuri nevarētu veikt attīrīšanos? Attīrīšanos neiesakām grūtniecēm. Grūtniecēm ļoti ieteicams ir detoks, bet antiparasitārā un dziļā zarnu trakta tīrīšanu mēs tā kā neiesakām grūtniecēm. Cilvēkiem ar žultsakmeņiem un nierakmeņiem ir jāizvēlas prātīgi šī dziļā zarnu trakta attīrīšanas programma, jo viņas arī ir dažādas, un ļoti spēcīga šī programma ir. Viņa ļoti spēcīgi attīra aknas un nieras, un lai neizkustinātu šos akmeņus, tad mēs izvēlamies saudzīgāko programmu šajā gadījumā. Tā principā nav. Ja cilvēkam ir ļoti daudz diagnozu, tad vienmēr iesaku sākt ar ūdens dzeršanu, ar bioloģiski pieejamu ūdeni. Un pat cilvēkiem ar daudz diagnozēm jau no ūdens dzeršanas jutīsies, būs galvas sāpes, nepatīkamas sajūtas, varbūt būt slikta duša, jo beidzot sāk attīrīties organisms. Ja, un no tā nav jābaidās, kad ir sācinājumi tīroties. Tie, kas ir vairāk tajā holistiskajā, zina, ka šīs krīzes ir ļoti laba zīme. Tas nozīmē, ka notiek izmaiņas šūnu līmenī. Un rekur arī ir, piemēram, jautājums, kā var noteikt organismu piesārņojumu līmeni. Ir tāds Hans Rekeveg, kuram ir pat sastādīta tabula par šīm 6 organismu piesārņotības pakāpēm. Es pēc tam varu tabulā ielikt, es tieši šodien iztulkoju uz latviešu valodu. Jūs varat paskatīties pēc simptomātikas, pēc diagnozēm, jūs varat jau noteikt apmēram, kur jūs esat. Un tad ir ļoti interesanti, ka 3. un 4. pakāpe jau nozīmē to, ka toksīni ieiet iekšā šūnā un sāk notikt deģeneratīvi procesi. Tātad šūnas sāk sabojāties, ja tā var teikt, un tur jau sāk parādīties diagnozes. Un 5. piemēram, piesārņotības pakāpe, kad jau veidojas dažādi cistas, miomas, ja, dažādi veidojumi, diabēts, tās jau ir 5. un 6. tad pēdējā ir šī onkoloģija. Tā kā es padalīšos ar šo tabuliņu, un jūs varat vienkārši intereses pēc paiet cauri. Jūs varat arī atrast Hans Rekeveg, viņam ir mājaslapa, homotoksikoloģijā ir arī grāmata, kur viņš ļoti skaisti apraksta, kā intoksikācija ietekmē mūsu veselību un kā mēs sevi piesārņojot, nonākam līdz diagnozēm, jo padomājiet paši, kas tad ir diagnoze. Tie ir kaut kādi nosaukumi, kuru kāds ir izdomājis. Un ir izdomājis, lai jums izrakstītu medikamentus. Bet patiesībā nav svarīgi, kāda jums ir diagnoze. Svarīgi ir saprast to, ka jebkura diagnoze ir organismu piesārņojums, ja, un jūsu organisms vairs nespēja tikt ar to galā. Vienam tas atspoguļojas locītavās, vienam tas izpaužas kā diabēts vai sākumā insulīna rezistence, ja, kad nevar zaudēt svaru. Kādam tas ir vairogdziedzera problēmas, tā kā tas ir ļoti, ļoti dažādi. Tā kā forši jautājumi, paldies jums!
Tā, vai mums būs arī kaut kāda rezultāta, Ingūna? Jā, es redzēju, ka modrs jau ir pieslēdzies. Varbūt Varbūt ejam uz ļausim Lenču. rezultātiem, un ja būs vēl kādi jautājumi, tad beigās atbildēsim arī uz tiem. Modris pastāstīs par sevi, kā viņam gāja ar muguras problēmu, kad viņam sāpēja mugura, un kā viņš no tās atbrīvojās diezgan ātri. Modri, Labdien! Dzirdat man? dzirdam. Ja? Tā, ka es saslēdzu tos skaņas, pats vairāk neko nesapratu. Nu tā, man gāja tā, ka man pēkšņi sāk stāpēt sāns labais būtībā, un tad es gāju pie ārsta. Ārsts tur man sūtīja visādām analīzēm, visas analīzes bija ideāls. Un tad bija jābrauc ceļojumā. Tad prasīja ārstam, vai var braukt vai nevar. Viņi saka, brauc, un izrakstīs pretsāpju zāles. Aizbraucu ceļojumā, un tur tad sāka ritīgi sāpēt, tā ka nevarēja no rīta vispār pakustēties kāds minūtes dažs. Nu, lūk, un tad sieva mana sāka, kur jau lieto jau sen šitien to visu, un viņa man sāk dot šos te korolpreparātus, šos te bagātinātājs. Nu, lūk, un tad sāk lietot tos, un man tā kā pārgāja viss. Un tad man doktors sūtīja visur analīzes, paldies viņai, vismaz izgāja visas analīzes, kā nākās. Uztaisīja zaļo koridoru, jo pirms ceļojuma man pateica, ka man ir vēzis, nu, ka viņi tā domā. Un, protams, garstāvoklis baigs foršais nebija pēc tam, bet, nu, viss pārbaudīja un nav nekāda vēža. Nu, tad arī lietojot tos, tad es arī sāku lietot tos produktus. Sākumā es vienkārši par to smaidīju, vispār tam neticēju, ka kaut kas tur labs var būt, ka tā tik tāda niekošanās ir. Nu, tagad es vēl joprojām visu to lietoju. Man šodien atnāca baigi lielā kaste. Var parādīt, re, kur ir. Nu, lūk, un tā. Arī cukurs nokritās, man ir cukurdiabēts, un cukurs jau nokritās pirms jau tām 7 dienām, kad mēs te pieslēdzāmies šim pasākumam 7 dienu, jau cukurs bija lejā nokrities, un tad nokritās vispār 2,4, 2,6, 2,8. Aizgāju pie doktora, pats pārtraucu dzert zāles, aizgāju pie doktora, doktorai parādīju visus tos mērījumus, doktori pateica, nekādas zāles vairāk nelietot, ne spiediens, ne cukurzāles, neko. Nu, lūk. Nu, protams, atkal pienāca svētki, atkal drusciņi palaidos, kā Ingūna teica, visiem gribās tā pasinēja. Nu, tagad atkal druski, jau nav tā vairāk tik forši, kā bija. Bet, nu, tagad jau lēnām dabūju špricēt atkal insulīnu, iešpricēt kādas reizes daži, bet bez tabletēm, bez gariem insulīniem, vienkārši vakarā iešpricēju vienu. Tikko mērīja cukuru, bija jau 5,1 cukurs, tā kā viss notiek. Svars arī kā uzkāpa pēc svētkiem kaut kā 2 kilogramu, bet to ātri dabūju. Tas nebija problēma. Vienkārši cukurs vairāk nekritās, nācās palīgā ņemt insulīnu drusciņu. Nu tā kā tas palielam, man liekas, ka viss. Jā, paldies, Modri. Es tos nosaukums viss arī nezinu, es tik tāpēc tā. Bet, Nu, jā, man es katrā varbūt ziņā tas viss palīdzēja. Pakomentēt, jā. Jā. Nu, jā, sākumā Modrim uzlikām tādu diezgan spēcīgu, jo par cik tā doktora izteica, ka viņi domā, ka tas ir vēzis. Tad mums tur bija antioksidants, mums bija bosfēlija, mums bija skudrkoku miza, diezgan lielās devās. Un, kad viņš atgriezās no ceļojuma, tad paņēmām Detox Plus, un plus vēl klāt tam Detox Plusam skudrkoku mizu. Bet, nu, principā tās sāpes jau pārgāja jau sākot jau to pirmo posmu, jau sāk mazināties tās sāpes, un viss baigs muka aizgāja, jā, un es pat necerēju, kad aizies tā, kad viņš tiks vaļā no insulīna.
Tas bija vispār fantastisks rezultāts. Pats neticēju. Jā, nu tā tikai jāturpina ir. Nu, Jā, protams. pēc ballītēm tikai ir tā, Jā, kā ir. sevi jāierobežo, jātur sev grožos, kā saka. Tad jau viss ir Saldums labi. praktiski es vairs nelietoju, nu, principā nelietoju īstenībā. Nu, lietoju tikai to, kas ir pareizs ēšanas, vairāk neko citu. Tā kā man jau Bet piedāvāts iztikt var. ir kaut kas, es nevarēju kādreiz iztikt, es vienkārši iedomājos vakarā vajadzētu kaut ko saldu, bet nekā nav mājās. Bet man ir veikals pār pa ielu. Uz veikalu prom un ātri nopirkt. Tagad man vispār neprasās nemazāk. Tādi tie saldumi tādi. Tā kā jā. Tā kā viss ir diezgan nekādu vainu. Vairāk negribu atpakaļ arī kilograms. Tā kā nevar niekoties ar visādiem gardumiem bieži. Nu, šad tad. Bet es vēl neesmu to izdarījis jau no svētkiem. Malacis. Tā, Man prieks. cenšamies. Man prieks. Nu, tā. Man laikam būs jāslēdzās nost, jo man pašam tulīt sākās darbs, Zooms arī. Labi. Tā kā Mhm. paldies. Paldies tev. Ingūnai, sievai, man 2 tie priekšnieki te bija, vagari, jā, kas man te audzināja un skatīja visu, gādāja. Tā kā paldies viņām liels. Un lai jums arī visiem veselība. Atā! Atā. Vai ir vēl kāds uz rezultātiem, Lūnija? Tā, man vispār bija vēl viena meitene, bet vai viņa paspēs pieslēgties, viņa saka, viņai ir darbs. Dace Udra laikam var pieteikt arī kādu, ja? Jā, es pieteikšu Agitu Podborsku, viņa ir no Anglijas, padalīsies ar savu osteoporozes pieredzi gūžas locītavā. Agita, varēsi pieslēgties? Jā, laikam izdevās, ja? Ir, Mhm. jā. Es varu padalīties, bet pirmkārt jau ar manīm nav tik vienkārši, jo, man ir problēmas ar gūžām, bet es domāju, ka tas varbūt daudz ko nevienam neizteiks. Man ir, pirmkārt ir iegurņa gūžas anomālija. Man nav iegurnis tā kā visiem, tāpēc man ir ļoti problemātiski vispār uztaisīt gūžas operācijas, bet kreisai kājai man jau ir 3. operācija. Un līdz ar to, par cik man ir problemātiski, man tur iztrūkst tie kauli un viss, un man ir arī vēl muskuļu atrofija kreisajā gūžā. Tas ir tāds viens, un otrs ir, kas man bija lielākā problēma, kas uztrauc manu labā kāju, jo man viss svars visu mūžu ir uz labās kājas. Un diagnozes nolasīšu, jo es viņu nevaru atcerēties, es tikai atceros pirmo vārdu. Tas ir tulkots no angļu valodas. Smags labās gūžas locītavas osteoartrīts ar locītavu telpas zudumu, subhondrālām cistām, osteofitozi un augstilba galvas priekšējās daļas saplicināšanu. Tāda ir tā diagnoze. Un es ļoti baidījos un izvairījos, gribēju izvairīties no operācijas, lai nav jāveic labajai gūžai, jo praktiski es vēl februārī pagājušajā gadā bija brīdis, kad vispār nevarēju nostāvēt uz tās kājas. Un februārī, kad es gribu gatavot tāpat ēst, jā, es nevaru normāli pagatavot. Pirmkārt, ja es staigāju ar kruķi jau, tas, kā saka, jau tev bišķiņ sarežģīja to ikdienu. Un, kad es nevarēju pat februārī pagatavot ēst, es to darīju ar 3 piegājieniem. Kaut ko bišķiņ sagriež, atspiedusies tā te uz galda, jā, gultā, un tā, ar vairākām reizēm. Tad es februāra beigās sazinājos ar Unu un domāju, nē, tā laikam nebūs, es riskēšu un mēģināšu atkal, jo es nekad neesmu slēpus to, ka es esmu bijusi
vairākās kompānijās meklējusi produktu, kas varētu uzlabot, kā saka, alternatīvu, lai nav jādzer pretsāpju tabletes, jo tās ir dzertas jau no bērnības. Tajā laikā bija sedalgīni, pentalgīni un tā tālāk. Tagad tramadoli un viss kaut kas tāds. Un tad man teica par detoksu un par bilaronu, bet es nevarēju gaidīt nekādu detoksu, iet kaut kādus mēnešus, jo es ķeros reiz pie bilarona, jo man vajadzēja kaut kā kustēties un kaut ko darīt. Un brīnumainā kārtā es pēc mēneša jau sapratu, kad es jau stāvu, jau varu pagatavot no A līdz Z, kā saka tās vakariņas. Es varu aiziet uz piemājas veikaliņu, ko es nevarēju. Un bilaronu es lietoju laikam 2 mēnešus, jo es domāju, ka es neesmu varbūt vienīgā tāda, kad tiklīdz tev paliek labāk, tā jau tu vairs neievēro to katru dienas dzeršanu un kaut kā tā tur, pieņemsim, tur to lietoto produktu. Tā mums daudziem, es domāju, kad ir, kad paliek labāk. Un tad arī man tad iedzēru, tad neiedzēru, bet tagad es kaut kādu nedēļu laikam, kad es lietoju Flexikoru un Bosfēliju. Tā kā, palietošu pāris mēnešus tagad šito, un tad varbūt paņemšu kādu mēnesi, varbūt tās pauzīti. Un labākais ir tas, kad, man janvārī bija kreisai gūžai operācija, jo man vajadzēja, laikam to nepateicu, kreisai gūžai bija operācija, jo man vispār kreisā protēze gūža bija iznākus ārā. Man viņa 2 gadus dzīvoja savu dzīvi, viņa bija gandrīz pie ribām. Tas arī bija tā, neīpaši tā, kad tur ir sevišķi, ja tev vajag piecelties, apsēsties, kad, viņi tur dzīvo savu dzīvi. Un tagad to ielika arī ne jau praktiski viņi tur, kur vajadzētu būt gūžai vieta, bet viņi lika to protēzi tur, kur viņi var kaut kur viņu ievietot to. Un tagad aizvakar 7. biju atrādīties pie ortopēda, un viņš man jautā, viņš saka, ka to viss ir kārtībā, ka tur viss ir sadzīs, un man jau pirmais jautājums, kas ir, vai es varu braukt ar riteni, jo tas man ļoti patīk braukāt ar riteni. Viņš saka, jā, tad es vakar braucu ar riteni. Tā ir tāda brīvības sajūta, man bija tāds prieks. Un tad viņš man saka, ko rakstam rindu uz nākošo operāciju labajai kājai. Es saku, nē, man nevajag, es saku, man nesāp. Viņš pat nepaprasīja, ko es darīju, kāpēc man nesāp. Viņš saka, labi, tad pēc pusgada tu atrādīsies, uztaisīsim rentgenu un tad skatīsimies, kā būs. Es saku, jā, labi, paldies, jo es atteicos tagad, jo man gribēja, jo es nevaru to pieļaut. Un ja man, sakot, sačakarēja arī otra kāja, tad kā tad es iešu? Tagad vismaz es ar to kruķēju, tur un varu tur. Bet, tā kā pateicoties, pirmais produkts man bija bilarons, kurš jau man mēnešu laikā, un tagad es turpinu lietot to Flexikoru ar Bosfēliju. Tā kā nevajag baidīties, riskēt un mēģināt, jo es esmu, man liekas, kompānijās 10, un tāds rezultāts man nav devis neviens produkts. Tas tāds stāstīņš par mani. Paldies! Paldies tev milzīgs! Man liekas, tev tik daudz piedzīvots un tik daudz, ko var salīdzināt. Man ir ļoti daudz. Tas ir tāds milimetrs no manas dzīves. Super. Prieks, ka var palīdzēt. Paldies. Tā, izrādās, mums ir vēl viens uz rezultātu. Māris Vancāns. Vai Māris ir pieslēdzies? Labprāt dzirdētu jūsu stāstu. Jā, labdien. Labdien, dzirdam. Jā, man ir īsiņš stāsts. Esmu iesācējs jūsu komandā, bet viss sākās ar ceļgalas sāpēm. Un tad kaut kā sazinājos ar Līgu. Līga ieteica visādas lietas, ko var darīt, un es paņēmu patvaļīgi, ieskrēju veikalā un paķēru Hidromax, tādu paciņu.
un paņēmu arī bilaronu. Tās 2 pudeles ir jau garām, un šķiet, ka ceļgala vairs nesāp. Bet es neesmu droši, ka tas ir tieši no tā bilarona. Saprotiet, tāda iesācēja acīm tagad runāju, jo es daudz vingroju, visu ko citu daru. Man ir arī kustīgs darbs, man šeit tad nākās, kā mehāniķim locīties uz ceļgaliem, un katrs tāds pietupiens vai ceļgalu samīcīšana, viņi pēc tam nākušā dienā sāp, un tas ir nedēļām un mēnešiem, un te es jūtu, ka ir rezultāts. Paldies Līgai, paldies komandai, kur var vienmēr apskatīties, visādas idejas, priekšlikums, kā vajag darīt, un manā gadījumā tas palīdzēja. Paldies! Paldies, un īstenībā kustības tas ir ļoti labi, jo kustības palīdz apasiņot šīs locītavas un arī, lai uzturbagātinātāji labāk varētu iedarboties. Tā kā tas viss kopā ļoti labi strādā. Paldies par dalīšanos, brīnišķīgs rezultāts. Ingūna, vai tava meitene var pieslēgties? Vai nebūs šoreiz? Nē, nav viņa ir darbā vēl, viņa man uzrakstīja, ka viņa nepaspēs. Bet, es pāris vārdos varu pateikt par viņu. Viņa ir no Īrijas. Viņa ar mani sazinājās, noskatoties Facebookā manu postiņu par locītavu sāpēm un problēmām. Un viņa to postu skatījās kādas 4 reizes, kamēr sadūšojās man uzrakstīt. Un tad mēs sazvanījāmies. Viņai var teikt, tā problēma bija tāpat. Viņa gan nav gājusi, nekādas diagnozes viņai nav uzliktas. Vienkārši viņai pateica, ka tas ir artrīts, un tas tā var būt, un tas ir saistībā ar viņas vecumu. Kaut gan viņa jaunāk vēl par mani nedaudz. Un kad ar to ir jāsamierinās, lai dzer pretsāpju zāles, un tu neko nevar darīt. Viņa nesamierinājās un piezvanīja man, un mēs izrunājāmies. Viņa arī viņa saka, viņai ir šausmīgi sarasts, tas darbs ļoti aktīvs. Un viņa saka, es nevaru vienkārši pakustēties, viņa nevar, viņa man uzrakstīja, ka viņa ir pusceļā uz mājām. Un, lai es viņai dodu kaut ko taisni tām sāpēm, un lai kaut kā pa naktī viņa arī tāpat nevarēja gulēt. Viņa saka, viņa ceļās pa nakti augšā un staigā pa istabu, jo vienkārši nespēja pagulēt. Un, tad es arī viņa sāku uzreiz ar bilaronu. Protams, ūdens. Viņa arī, to ūdeni, viņai nekā tur tā dzeršana negāja. Paņēma ūdeni, paņēma bilaronu, paņēma bosvēliju, magniju uz nakti. Salika es viņai tādu gan atbalstiņu, gan tām sāpēm. Un viņa izdzēra 1 pudeli no šī komplektiņa. Un mēs sazvanāmies. Viņa saka, es nespēju noticēt. Viņa saka, man vairs nesāp, un es pa nakti varu gulēt. Es saku, kolosāli. Viņa saka, bet es dzeršu līdz beigām, un es izdzeršu visu. Es jau pat viņai teicu, ka varbūt ir jāskatās, varbūt jāņem būs vēl viens, jo nav teikts, ka 1 kursu pietiks. Bet viņi ir tik šausmīgi priecīgi. Viņi saka, ka darbā arī visu uzreiz redz, un mājās arī visi redz, ka viņi ietaka torpēdu, un nekas viņai vairāk nesāp. Un viņi tiešām ļoti, ļoti priecīgi, ļoti laimīgi, ka viņi man sadūšojās piezvanīt, un ka viņai šī problēma ir atrisināta. Un tagad viņa jau saviem mājniekiem jau arī palīdz, jo tur viņai ir, viņa dzīvo ar dēlu un vedeklu, un tur vedeklē ir tagad problēmas. Un tā kā viņa jau tagad ar saviem tuviniekiem arī strādā un arī organismu attīrīšana. Tagad viņa pati sāk iet detoks, jo viņa saka, locītavs viņai vairs nesāp, bet viņa grib to detoks iziet, un parazītu programmu viņa grib iziet. Tā kā
Viņi ļoti priecīgi ir. Superīgi. Es domāju, ka vairāk sadzirdēju to, ka citreiz mēs sākam arī ar bileronu uzreiz. Tā kā nevis ar attīrīšanos, bet ar bileronu. Un tad, kad cilvēkam ir ļoti liels sāpes, tad mēs pieļaujam tomēr sākt ar šo bileronu. Bet tad ir ļoti svarīgi dzert šo korālmēnu ūdeni, jo ir ļoti svarīga ūdens kvalitāte. Bilerons strādā tieši piesaistot ūdens molekulas. Un, protams, dzerot kaut kādu ūdeni, kas neuzsūcās tik labi, nebūs tik labs efekts. Tāpēc ļoti svarīgs šis moments, un tāpēc es domāju, arī Mārim bija tik labs rezultāts, jo viņš lietoja Hidromax paku, kur ir visi šie hidratācijai paredzētie produkti, un līdz ar to tas rezultāts bija ļoti labs. Un vēl var likt klāt, vai nu tā ir bosvēlija, vai nu skudru koka mīze, vai kāds cits antiparasitārais līdzeklis, kaut vai vienu produktu pielikt klāt, lai nesanāk tā, ka mēs barojam šo patogēno floru, vai tā ir sēnīte, vai tā ir kāda baktērija tajās locītavās, lai tas bilerons aiziet uz locītavām, nevis mēs pabarojam šos te patogēnus. Tā kā to es vēl gribēju piebilst klāt. Un te ir vēl jautājums, ja atsakaties no saldumiem, vai neēdat arī ogas un augļus? Ogas un augļus mēs ēdam. Protams, ja ir lielas sāpes, tad ieteicams, jo, ja ir sēnīte atkal, ja, tad mēs ņemam nost saldos banānus, vīnogas, melonas. Tie ir augļi, kuros ir ļoti daudz fruktoze, bet ogās ir mazāk fruktoze, tos noteikti var un jāskatās, jā, tad nepārforsēt. Tas nenozīmē, ka jūs varat apēst tur, nezinu, 2 kg zemenes dienā, piemēram. Ja? Tas ir diezgan jādozē un jāskatās, jo arī ābolus, piemēram, var apēst 2 ābolus dienā. Kā es saku, 2 augļu dienā ir ok. Mēs varam tā, bet nevajag ēst kilogramiem. Ja? Jo ļoti bieži cilvēki cenšas atteikties no saldumiem, tad uzsēžas uz augļiem. Un, tad ir jāskatās, varbūt ir jāsamazina šis te augļu daudzums. Ja? Ingūna, kā tev bija ar diētu, kad tu gāji, jo tev ir šī autoimūnā saslimšana, tad kā tu skatījies, kas bija tas, no kā tu atteicies? Oi, man bija diezgan strikta diēta. Tā, ka sākumā es iegāju veikalā un es vispār nesapratu, ko man pirkt un ko es vispār drīkst ēst, ka man vispār nav ko ēst. Jo es principā izslēdzu pilnīgi visus cukurus. Arī skatījos, pētīju, visos produktos pētīju, cik ir cukuru daudzums. Un tad izslēdzu arī laktozi un izslēdzu glutēnu pilnībā. Maizi cepu pati. Maizi cepu pati no lēcām, no biespienu un auzu pārslām, kas ir bezglutēna auzu pārslas. Bet principā pēc tam jau tu saproti, ka tā nemaz nav, ka ir ko ēst. Un tagad arī veikalā var dabūt bezlaktozes, tāpat biespienu var dabūt, tāpat krējumu, tāpat jogurti ir bez laktozes. Nu, un tad taisīja visādus smūtijus ar šiem bezlaktozes jogurtiem. Liku klāt mūsu Daily Delicious proteīnu kokteilīti. Tam arī ir ļoti patīkams saldums. Un nopirku bezglutēnu miltus. No tiem taisīju mērces, taisīju pankūkas no bezglutēnu miltiem. Tā kā beigās jau tos ēdienus es ļoti labi pielāgoju. Un zivis ēst var, gaļu ēst var. Un tieši šiem autoimūniem procesiem ir ļoti vēlams ēst subproduktus. Akniņas man ļoti garšo, tā kā akniņas es ēdu. Ēdu cik tik man lien. Tā kā nav tik traki, bet ļoti strikti es ievēroju to diētu, tiešām ļoti strikti. Nekādus cukurus, protams, arī alkoholu pilnībā izslēdzu, nekādus vīnus, pilnībā nekāda alkohola. Bet pie tā organisms ļoti ātri pierod, un šie cukuri vispār vairs nemaz neprasās. Tā kā ar to visu var tikt galā. Un tas ir tā vērts, jo tas dod labu rezultātu.
Vai arī tagad tu ietur tādas striktas ēšanas Nē, ierobežojumus? es bišķiņu esmu atgājusi atpakaļ. Es vairs neskatos uz laktozi, es esmu atlikusi atpakaļ. Es parasto kefīru, ēdu parasto krējumu. Cukurus gan nē, cukurus turpinu nēst. Un baltos miltus arī turpinu nēst. Ēdu tikai bezglutēnu. Principā tas ir tas, ko vajadzētu visiem mums ieturēt, vai Jā, ne? Tas jā. nav Tas ir pats pamats. Nu, un, protams, jā, ūdens, vēlreiz ūdens. To pat nevar nosaukt par diētu. Tas ir tas, ko mums visiem Nē, vajadzētu tas ir, jā, tas būtu augumus, visiem ļoti vēlams. Jo tas, principā, mūsu organismam nav vajadzīgs šis cukurs. Pilnīgi un galīgi ne. Tas nodara vairāk ļaunumu nekā labumu. Agita raksta, vēl es gribēju piebilst, ka es arī savam kaķim dodu dažus uzturbagātinātājus. Jā, man arī ir 2 kaķi mājās, un viņi ir kā traki uz spirulīnu. Viņi vienkārši tad runcis man ir traks ļoti uz antiparazitāriem, viņam ļoti garšo melnais rieksts. Un, ja noliek parastu ūdeni un korālmainu ūdeni, viņi vienmēr iesdzert korālmainu ūdeni vai peļķē. Bet viņi nekad nedzers man krānu ūdeni, tā kā parastu ūdeni, ja, kas nav bioloģiski pieejams. Tāpēc dzīvnieki tiešām, man arī bija kliente, kur nopirka antiparazitāro, to paku, parašildu paku. Viņa teica, viņai tas kaķis kā traks gar to paku vienkārši ar degunu lien tur iekšā. Un tas ir tas, ka dzīvniekiem ir šī biorezonance, ka viņi jūt, kas viņiem ir vajadzīgs, kādas zālītes, un viņi pilnīgi grib, ja, tāpēc jau viņi iet ārā un ēd tās zāles, un ja viņi jūt, kas viņam ir vajadzīgs tajā mirklī, tad tāda ļoti interesanta pieredze. Mums vairākiem īstenībā dzīvnieki ir lieto. Bet runājot par suņiem, viņiem arī ir taksīši un ir citas sugas suņi, kuriem ļoti ātri bojājās nodilst locītavs. Viņiem ļoti palīdz tas pats fleksikors, bilurons, protams, mazākās devās, bet saimniekiem ir liels prieks, ka viņi var skraidīt apkārt bez sāpēm. Jā, mums pat kaut kur ir video, kur tāds mazs sunīts, kurš praktiski nevarēja pastaigāt, tagad staigā smuki ar saimnieci, un saimnieci pati tajā video saka, ka sunīts tā staigā, kad iepriekš nevarēja tā paiet. Tā kā ļoti labi rezultāti arī dzīvniekiem, jā. Ko, Dācis, es tev došu varbūt noslēgumu vārdu? Jautājums? Jā, paldies, jā. Man ir vēl viens rezultāts, es pat biju piemirsusi. Bieži vien mēs runājam par to, ka bērniem ir augšanas sāpes, locītavas sāpes, ka viņi strauji aug, ka viņiem pietrūkst minerālu vielas, kaut kādas citas uzturvielas, bet mana bērna gadījumā bija pilnīgi citādāka situācija. Viņam izrādes bija artrīts iekaisums locītavās. Un 1. gadu gājām slimnīcā, visu pārbaudīt, es veiktu, un ultrasonogrāfiju tiešām konstatēja, ka ir iekaisums. Un man paveicās, jo ārsts atļāva izmantot dabas vielas. Es negribēju lietot pieaugušiem domātu produktu 7-gadīgam bērnam, ko būtu jādala uz pusītēm, jo tur ir vesels blakņu saraksts. Un izdevās šo problēmu atrisināt. Viņš tagad var braukt ar riteni, var kāpt pa kāpnēm, nesūdzās par rīta stīvumiem, vienkārši attīrot organismu un pievienot klāt bosvēliju. Un tādā veidā viņam izdevās novērst šo iekaisumu procesu locītavās. Tā kā tas nav tikai vecu cilvēku problēma, tas var skart arī jaunus bērnus un ir īpaši jāskatās līdzi un jāsako. Ja tas nav slinkums, ja bērns saka, es no rīta nevaru paiet, es nevaru paiet pa kāpnēm, vai, piemēram, novērojam to, ka viņš vairs nav tik sportiski aktīvs, ikdienā, ka vairs nebrauc ar riteni, jo bērniem tas nav raksturīgi. Viņiem patīk skriet, patīk braukt ar riteni, patīk lekt. Tas ir tiešām ļoti būtiski. Ja vairāk jautājumu nav, tad, noslēgumā vēlējos pateikt paldies Sanitei, viņa mūsu lieliskā naturopāte, un paldies arī Ingūnai Valterei, mūsu medicīnas nozares pārstāvei. Jums ir tiešām ļoti lielas zināšanas, un es aicinu visus, kas vēlas turpināt, uzzināt vairāk. Jūs varat saņemt bezmaksas konsultāciju pie tā cilvēka, kas jūs uzaicināja pievienoties grupiņai. Tas cilvēks mums varēs nosūtīt arī veselības novērtēšanas anketu, lai varam saprast, cik piesārņots ir organisms, kuram orgānu sistēmām nepieciešams atbalsts.
lai varam jums sastādīt vispiemērotāko programmu, kas palīdzēs atrisināt arī locītavu veselības problēmas. Tiešām novēlu, lai izdodas un uz tikšanos grupiņā. Paldies Jā. visiem, jauku vakaru. Paldies visiem un jauku visiem vakaru. Paldies! Atā! Atā!